Tā, sveiki visiem, šeit atkal kanāls Gods kalpot visai Latvijā, 21. epizodi. Jā, un kā mēs iepriekš runājam, kas ir atmoda, šoreiz atkal varētu, es atkal iepriekš biju par tām dievu pārdošanas frančīzēm arī lieta, kā, principā vajadzīga arī atmoda šajās dievu pārdošanas frančīzēs. Mēs redzam, ka, principā, ja tas dzīvnieciskais līmenis ir visās sfērās, tas arī garīgajā, tas iet viss, teiksim, roku rokā, un tur arī vajadzīga arī atmoda šajās visās lietās. Jā, mēs redzam, ka tur tagad pastāvošās tā kā frančīzes viņas, dievu pārdošanas frančīzes viņas tādas, tā kā, var teikt, ir uz sevi vērstas, tādas egoistiskas vairāk. Es tās redzu kā tādas tā kā pašapmierināšanās, tādas oāzes, kur cilvēki vienkārši sanāk un tusē un kaut ko tur darbojās, ja. Bet, jā, es gribētu redzēt kaut kādas jaunas, kvalitīvas, efektīvākas un visādā veidā foršākas, jā, šo izpildījumu. Līdz ar to, es arī, jā, principā, ko es gribētu. Un tāpēc arī sāku runāt par tām frančīzēm, kas tad ir. Jā, kas tad ir, kā mēs zinām, jā, mums ir radītājs, jā. Mums, principā, visi cilvēki. Visi cilvēki, lai mēs varētu vienoties un saprast, ja ir kaut kas augstāks, jā, un kaut kas tur notiek, un ka mēs esam, kāds ir kaut ko virzījis šo evolūciju, mēs esam radušies, tad mēs esam tā kā augstākās būtnes, kas ir, teiksim, šīs planētas, un jā, līdz ar to, jā, šī tāda tā kā mūžīgā dimensija, ka mēs zinām, ka neviens tā kā šeit uz šīs planētas nav izdzīvojis, visi, teiksim, ir atstājuši šo planētu, līdz ar to, jā, šis jautājums tāds diezgan aktuāls, jā, šajā gadījumā, jā, un kā tur arī, kā teiksim, jā, ja mēs pareizi sapratīsim, jā, mēs sapratīsim šo tā kā būtību šajām visām lietām, visai nozarei, tad mēs arī varēsim labāk izveidot jaunas kaut kādas lietas, jā, ģenerēt jaunas risinājumus, teiksim, jā, mums ir lielisks iespējas, jā, ģenerēt kaut ko jaunu, daudz efektīvāku, foršāku, jā, tad, teiksim, šajā nozarē arī, teiksim, jā, un ja mēs viņu tur pareizi sapratīsim, kā tas viss darbojās, jā, ko es iepriekš jau, kāpēc, tā kā šīs draudzes baznīcas mēģina kā salīdzināt ar tādām dievu pārdošanas frančīzēm, tas tā kā tā izpratne, jā, izpratni, kā uz to skatīties, un ja mēs pareizi sapratīsim, kas tas īsti ir, kā tam ir jāattīstās, un kas tas ir pa dzīvnieku, ko viņš ēd, ar ko viņu barot, lai viņš būtu priecīgāks, un tad, kāds viss darbojās, tad mēs arī pareizāk sāksim darboties, paši būs, jā, zināsim, kādas mums vajag rezultātus sasniegt, un paši būsim daudz priecīgāki, darot tās lietas visas, jā. Tas ir kā jebkurā biznesā, jebkurā tādā, kodā rodā, ja, kad mēs tur saprotam visas lietas, kādi likumi, kā viss darbojās, tad mums ir viegli strādāt un viegli pelnīt naudu, un visi priecīgi, jā, visi priecīgi par produktu, kas ir gala rezultāts, visi arī tie, kas ražotāji priecīgi par to ražošanas procesu, visi ir, teiksim, baigi forši, jā, tādā veidā, un viss tā notiek, tāpēc arī, jā, tas aicinājums ir, jā, tieši tie, kas ir profesionāli šajā lietā, tieši tajā, kas darbojās, jā, dievu pārdošanas frančīzēs, jā, dažādi, darbojās tajā visā šajā segmentā, vai segmentā, šajā nozarē, tajā visā ražošanā, jā. Jā, tas ir vienkārši aicinājums, jā, tur meklēt, jā, tos visus risinājumus, un jā, tās visas lietas, jā, tāpēc, ka, jā, tas viss ir vajadzīgs, mums ir lielisks iespējas to darīt, un labs tagad, jā, dažādi labi stimuli. Tā kā, jā, es varbūt miglaini izteicos par tām lietām. Es domāju, tālāk varētu mēs arī turpināt ar izklāt, teiksim, arī iet cauri vēl dziļāk, nedziļāk, bet detalizētāk kaut ko par tām visām lietām runāt. Bet, jā, tā viņš ir, tā mēram. Jā, tā kā labi, paldies, ka klausījāties, labi, ok, čau, līdz nākamajam.